kā darbojas opera? Tātad opera ir valsts kapitāla sabiedrība. Tātad no operas budžeta sastāv no 65% valsts finansējumu un 35% pašu ieņēmumu. Mūsu pašu ieņēmums sastāv biļetes, telpu īre, ap 1,5 miljonu kopā, un 500 miljonu mēs piesaistam no sponsoriem, no atbalstītājiem. Ja mums sarītinām Eiropas līmenī, mums ir 5 miljonu valsts finansējums, 5 miljonu eiro, tad varam teikt, minimāli Eiropas teātru finansējums ir kaut kur sākas ar 15 miljoniem eiro. Tātad, 3 reizes vairāk. Un tas skumjākais, ka mūsu valsts finansējums atpaliek arī no Igaunijas un no Lietuvas, no mūsu brāļu tautu. Teiksim, un tas ir ļoti būtiski, ka Latvijas teritorijā mēs saviem skatītājiem, šī žanra cienītājiem, operas baletu žanru varam sniegt tikai vienā teātrī. Igaunijā ir 2 Tartu, mazāka valsts, Tartu un Tallina. Lietuvā ir 3 teātri, muzikālie teātri, Viļņa, Klaipēda un Kauņa. Tātad mūsu kaimiņu valstīs ir vairāk muzikālo teātru, un galvenajos teātros gan Tallinā, gan Viļņā ir labāks finansējums, lielāks finansējums. Kas man ir sāpīgi, godīgi sakot, ka nevar vērtēt operas veiksmes vai neveiksmes no 2 pēdējo krīzes gadu finanšu rādītājiem. Mēs esam aizmirsuši, ka no opera 95. gadā tika atklāta, un kam opera izgājis cauri, un ka kopš 2000. gada līdz 2009. gadam mums nebija nekādas finanšu problēmas. 9 gadi mēs plaukām, attīstījām savu kapacitāti, spēku, izaudzinājām daudz jaunas talants, kas varēja aiziet pasaulē un sākt veidot savu karjeru starptautiskā arēnā. Un problēmas sākās 9. 10. gadā, jo vienkārši visur tika, protams, samazināts budžets un valstī bija krīze, un to mēs saprotam. Un es atkārtojos, bet man tas ir jāstāst, jo jūs sakat cilvēki, lai to saprast, ka vienkārši viss maksā, cik tas maksā. Lai opera pašlaik funkcionētu bez tādiem sastrēgumiem vai varētu izmantot to cilvēku talantu kapacitāti un spējas. Mēs pašlaik varam strādāt 10 pilnesinnīgus mēnešus, rādot vismaz 200 izrādes. Tā ir mūsu spēks, ja, pašlaik, talantu un spēks, trupas spēks. Baleta operas izrādes 200 un radīt 6 jaunus iestudējumus. Tas ir mūsu spējas. Lai to mēs varētu veikt, mums ir vajadzīgs vēl 500 000 latu. Ja notiek kultūra politisks lēmums un, teiksim, tiek būtiski izmainīta operas darbība, bet tas ir jāpieņem kultūras ministrijai, un opera tiek pārstrukturēta, tiek pārskatītas funkcijas, izrāžu skaits, jauniestudējumu skaits, trupas sastāvs, cilvēku skaits, tad, protams, tie būs nežēlīgi griezumi un varbūt tas būs ļoti liels risks. Mēs neesam maza administrācijas kopa, viens pats žagars, kurš lem jautājumus. Mums ir konsultatīvā padome, kurā ir ļoti nopietni savu nozaru speciālisti, kuri ir mūsu konsultanti un kuri izskata mūsu finanses situāciju, mūsu māksliniecisko programmu, ja mēs mainām kādas struktūras. Un mēs visu laiku strādājam komandā. Es nepieņemu viens pats lēmums. Es atbildu ar savu darba līgumu operā par visiem procesiem un finanšu situāciju, bet mākslinieciskos jautājumus un strateģiskos jautājumus mēs kopā risinam un pieņemam šos lēmumus. Un mēs jau 2 gadus konsultatīvā padomē protokolos, tas ir fiksēts, visu laiku runājam par to par valdes sastāvu palielināšanu. Tas nav nekas jauns. Mēs priecājamies, ka beidzot ir sadzirdēts kultūras ministrijā un ka to valdes sastāvu palielinās. Mēs esam vairāk ar to lūguši jau. Un par šo 500 miljonu mēs kopš 9. gada 2. kritiskās budžeta samazināšanas esam lūguši šo miljonu, jo svarīgi arī tā, ka mēs nesēžam tornī un nepieprasam, tikai mēs ļoti daudz darījām, ka mums samazināja 1 miljonu no mūsu budžeta 9. gadā. Mēs saprotam, tā kā valstī bija krīze un visur bija samazināja budžetu, mēs arī to 500 miljonu, mēs samazinājām ļoti būtisku atlīdzību, atalgojumus 35%, cilvēki aizgāja bezalgas atvaļinājumā, mēs samazinājām savas aktivitātes, mēs samazinājām cilvēku skaitu, mēs samazinājām mūsu trupu, vispār kopumā operas saimē pa 100 cilvēkiem. Mēs ļoti būtiskus sāpīgus griezumus izdarījām. Bet otru vēl samazinājumu 500 miljonu vasarā mēs vienkārši nevarējām nekādā veidā apgūt. Tad ļoti būtiski radikāli bija jāpārkārto operas darbību, kas ir vissāpīgākais, ko mēs nedarījām. Un tagad ir šis rezultāts. Es negribēju vēl
Mēs visa vadība kategoriski iebildām, mēs saprotam, ka mēs nedrīkstam vēl mazināt cilvēku atalgojumu. Jo cilvēku atalgojums jau bija samazināts uz 35%, cilvēki bija piektuši aiziet bezalgas atalgojumu. Principā, kad bija otrs valsts budžeta samazinājums, mums bija vēl jāmazina pa 15% algas, ko mēs neizdarījām. Bet šie 2 gadi ir bijuši kopš 9. gada bijuši sarežģīti. Un kāpēc? Jo mūsu talantu un spēku potenciāls pašlaik ir liels, ļoti spēcīga baleta trupa pašlaik, mēs varam lielo baletu taisīt, Bajaderi, kas nekad nav bijis uz skatuves, jo ir tik daudz talantīgu mākslinieku baletā. Mēs varējām paspēt uztaisīt Nīblu un Gredzenu, mums ir tik spēcīgs orķestris. Mēs varam radīt jaunas izrādes, bet mums trūks līdzekļi, lai mēs varētu to darīt. Un kāpēc mēs tieši tagad mums tas ir jādara? Jo 13. gads ir 3 izcilu komponistu jubilejas. 13. gadā visa pasaule svinēs Riharda Vāgnera 200. gada dienu, Verdi 200. gada dienu un Britenes 100. gada dienu. Tā kā mēs arī gribētu tomēr pievienoties kā vienīgais valsts teātris šo jubilejas svinībām, kā vislabāk to var darīt. Radot izrādu, uzdāvinot skatītājiem izrādi. Šis man būs tāds gads, kurā kāpēc es arī piekrītu šim līgumam gadu, jo man būtu būtiski, ka beidzot notiks tās 2 reformas, par kurām es tik ilgi esmu sapņojis un cīnījies. Beidzot notiks funkcija audits, ko es jau runāju, ka aprēķinās, cik tad šī funkcija un cik vispār operas un baleta trupas uzturēšana un visi tie parametri, ko es minēju, 200 izrādes, 6 iestudējumi, cik tad īsti maksā, šis audits dos šo rezultātu, un tas, ka beidzot būs valde 3 cilvēku sastāvā, pa ko es arī 2 gadus jau visu laiku mēģinu kaut kādā veidā ietekmēt ministriju, man ir liels izaicinājums priekš manas profesionālās karjeras kā direktoram veikt šīs reformas. Atkarībā no tā, cik būs veiksmīgas šīs reformas un kā mums veiksies, man ir tāda laba ticība, ka ministrija būs atbalstoša un gribēs veikt šīs reformas. No tā atkarībā no tā es arī pieņemšu lēmumu, vai man būs iespēja pirmkārt turpināt vai turpināt kādā citā valstī, jo, protams, ka 15 gadi arī ir liels laiks un tāds nogrieznis, kad droši vien jāizvērtē vai attīstīties tālāk kā režisoram vai kā administratoram, bet šis gads man ir ļoti būtisks, tāpēc arī to pieņemu ar gandarījumu šo līgumu jauno, kad es varēšu veikt šīs, ka man pirmo reizi pa 15 gadiem nav tikai līgums, bet arī vienošanās par konkrētu reformu veikšanu.